Debes Tēvs, pateicos Tev par šo brīnišķīgo dienu, es pateicos Tev par Tavu klātbūtni, es pateicos Tev par Tavu tuvumu. Un es pateicos Tev, Jēzus Kristus, ka es nespēju bez Tevis dzīvot, ne sekundi, ne minūtes, ne stundu, ka man ir svarīgi Tava klātbūtne, ka man ir svarīgs Tavs tuvums. Debes Tēvs, ka Tu, Jēzus Kristu, mājo manā sirdī, ka Tu esi mans dzīves kungs, un ne tikai man, bet katram, kas ir šeit. Un paldies Tev, Jēzus Kristus, ka Tevī es varu atrast laimi, ka Tevī es atrast dzīvību, ka Tevī es atrast prieks savā dzīvē. Dzīvēs Dievs, ka katra diena manā dzīvē var būt kā svētki, kungs. Ka es varu dzīvot, kungs, Tavā gaismā, un ka es varu dzīvot Tavā valstībā, debes Tēvs. Un es pateicos, kungs, ka katru, ne tikai man, bet katru šeit es izraus no tumsības varas un pārcelu savu mīļā dēla valstībā, kurā mums ir dota grēku piedošana un pestīšana, brīvība. Un es pateicos Tev, debes Tēvs, ka Tu esi mani aicinājis, ka Tu esi aicinājis katru šeit, kungs, un ka Tu esi mums atvēris acis, debes Tēvs, ka Tu esi atvēris acis un ka Tu esi mūs no tumsas pārcēlis gaismā, no sātana varas pie Dieva, un ticībā uz Tevi, Jēzu, ka mēs esam saņēmuši grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkam. Paldies Tev, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es ļoti gaļi nerunāšu, es tā īsti kaut, bet es šodien gribu runāt par aicinājumu. Un kad vislielākā cīņa mūsu dzīvē ir tieši dēļ aicinājuma. Ja, kad mēs savā dzīvē katrs esam aicināti. Aicināti kalpot viņam, aicināti kalpot Kristum. Un ļoti laba rakstvieta man personīgi uzrunāja, un tas ir Mateja evaņģēlijs 22. nodaļa. Sākot ar 1. pantu, un tur ir rakstīts, un Jēzus sāka atkal uz tiem runāt līdzībās un sacīt, debesu valstība līdzināts ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas. Un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt viesus kāzās, bet tie negribēja nākt. Viņš izsūtīja kā citus kalpus un teica tiem, sakiet aicinātiem, redzi, mans mīlas sataistīts, mani vēši un barotie lopi nokaut, un viss sagatavots, nāciet kāzās. Bet viņi to neievēroja un nogāja cits uz savu tīrumu un cits savās darīšanās, bet cits sagrāba viņu kalpus, tos apsmēja un nokauta. Tad ķēniņš palika dusmīgs, viņš izsūtīja savu karaspēku un lika šos slepkavus nokaut un nodedzināja viņu pilsētu. Un tad viņš sacīja saviem kalpiem, kāds ir sataisīts, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc eita uz lielceņiem, aiciniet kāzās, kāds vien atrodat, un kalpi izgāja uz lielceņiem. Atveda kāzas vien atrastām, ļaunus un labus, un kāzu nams pildījās ar viesiem. Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīt tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbts kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam, draugs, kāpēc tu šeit ienāc bez kāzu drēbēm, bet tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem, sasieniet tam kājas un rokas, un izmetiet to galējā tumsībā, un tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Jo daudz ir aicināts, bet maz izredzēt. Tad, kas īstenībā ir aicinājums? Aicinājums, es domāju, skan katru mūsu sirdī, tad, kad mēs atdodam Kristum savu sirdi. Un es gribētu vienkārši, lai labāk saprast, kas ir aicinājums, es gribu izstāstīt tā īsti savu dzīvi. Lai saprast, kas ir aicinājums. Un mana vecvecmāma, ja, viņa bija ļoti ticīga. Ticīgs cilvēks. Viņa lasīja Bībeli, lūdza Dievu, meklēja viņu vaigu, un viņa teica, mana vecvecmāma teica manai mammai, viņa teica tā, ka kāds no jūsu vidus būs ļoti ticīgs. Ļoti ticīgs. Un viņa domā, ka tā būs mana mamma. Un man mamma saka, jā, viņa saka, redz, Armand, tu esi tāds mūsu ģimenē. Un es domāju, es vēl nebiju nemaz nācis pasaulē, bet Dievam bija plāns uz manu dzīvi. Amen. Es nebiju vēl piedzimis. Dievs mums katru ir izredzējis savai valstībai. Un tad, kad es nācu šajā pasaulē, es redzēju vienu, vēlns mani gribēja iznīcināt par katru cenu. Kāpēc tā domā? Tāpēc, kad es bērnībā saslimu tā, ka ārsts nevarēja pateikt, kas man ir īsti. Kas tā par slimību ar augstu temperatūru, aizved no slimnīcas, gulēja, viņi tur laida visādas zāles, bet nevarēja, kas saka, atrast to cēlumu, kāpēc. Kāpēc man tur uz galvu
un galva varēja ļoti liela temperatūras, tu nevarēja piecelties, tu kriti gar zemi un tā tālāk. Un man tur ārstēja, bet es tāds pats arī atbraucu mājās, un lēnām tas viss atgāja. Interesanti arī tas, ka bija vēl viens tāds gadījums. Man tētis dzīvoja Salcgrīvā, un tur blakus ir Baltijas jūra. Un bija ļoti augsta ziema, un tā jūra bija aizsaus. Un man tēvs, ja, mans miesīgās bioloģiskais tēvs, ja, viņš teica tā, nu iesim blitkot, ja, uz tās lučiem. Un es saku, es uzvilku tos pilčus Krievu, ja, Krievu bikses, nu kā tautās tā Krievu pufai. Es ritīgi saģēru sarā, bija kaut kādi -30 grādi. Un mēs gājām jūrā kaut kāds 2 kilometrus iekšā. Tētis bija aiz manis, es gāju pa priekšu. Tur cauri bija gājis ledlauzs. Un bija sasniegts sniegs un neko neredzēju. Un es gāju pa priekšu ātriem soļiem un ar palēcienu. Es iekritu šajā ledainā jūrā. Un tētis teica, viss ar manu dēlu cauri. Jā, viņš domāja, jo es pazudu ūdenī, nav vairāk. Un viņš teica, jāiet ir meklēt ūdens slīdējus un ir jāvalk viņu vienkārši ārā. Nu, jāmeklē, kur viņš ir. Un viņš jau gribēja tur zvanīt man mammai, tā pateikt, ka no dēla ir jāatvadās. Un tad, kad es tajā augstajā ūdenī tur grimu, es sajūtu neredzamas rokas, kas man paņēma aiz pleciem. Kā tu laimītiņām grimi iekšā? Nu, vienkārši gāja ūdeni iekšā. Dziļumā, jā? Dziļumā, jā. Jo man bija filči viss, nu, tur nebija varianti, jā, jo tur vienkārši... Dzirdami, bet saka, kakli. Nu jā, un tu iet vienkārši lejā. Un tad es jūtu, kā neredzamas rokas man pieskārās pie padusiem. Un man izvilka ārā virs ūdens. Nu, fiziski es sajūtu, vienkārši pieskārās rokas un izvilka ārā. Un es izrākojos to ledu ārā. Tētis lielām acīm skatījās. Un tad es vienkārši, lai es saprastu, tie filči bija pie, viņš šitā te slēpoja. Es nevarēju pakustināt kājas. Nu, pilnīgi loģiski, tur vajadzēja aiziet kā pa burbuli. Un pēc tam tur bija vēl jūras malā bija tie ledus, ja, sadzīts. Es rāpoju pāri tam ledum, tik smags man bija kājas. Un tas bija reāls brīnums manā dzīvē. Un es sapratu to, ka Dievs vēlas, lai mēs būtu viņa instrumenti viņa rokās. Un viņš vēlas mūs lietot. Un katrs no mums, esmu sapratis vienu, ka katrs no mums mēs esam īpaši viņa acīs. Mēs katrs īpaši dara viņa acīs. Un es savā dzīvē esmu vienu redzējis, ka tad, kad es savu dzīvi esmu norakstījis un pateicis, nu, manā dzīvē vienkārši, nu, tu nav vairs izējas. Esmu izdarījis tādas sūdzes, ir tādas podas savā dzīvē, ka tur izējas nav vairāk. Un Dievs vienmēr ir parādījis, kad ir izēja ārā. Un viņš vienmēr ir izvedis ārā. Un esmu redzējis arī, nu, to es redzējis ārzemēs, man arī visādīgi. Esmu cēlies un klūpis un atkal cēlies garīgi augšā, ja? Dažādi ir bijis. Bet vienu esmu redzējis, ka Dievs vienmēr nācis un man piecerās. Un esmu sapratis, ka, kā Jēzus teica, ka nekas neizrauc mani no tēva rokām. Nekas uz šīs zemes tev nevar izraut. Ja viņš tevi ir paņēmis, nu tad tev pašam, es nezinu, es atceros, ka māsa teica tā, ka viņš ir uzticams, bet ja mēs viņu aizliedzam, tad viņš mūs aizliedz. Un vienīgais iemesls, kā mēs varam no Dieva atteikties, ir aizliegt viņu. Vienkārši aizliegt Dievu. Bet ja tu Dievu neaizliedz, tad Dievs tevi pieņems. Vienalga kāds tu esi, jo viņš ir uzticams. Amen. Un, ja mēs te lasījām no Mateja evaņģēlijas, no 22. nodaļa, kad Dievs aicināja savus viesus skāzās, aicinātos. Un zini, kāds man vārds vairāk uzrunā, kad aicinātie negribēja. Un es reizēm domāju tā, nu es jau neesmu tik labs cilvēks, bet paldies Dievam, aicinātie negribēja. Tad man ir iespēja. Man ir iespēja tuvoties Dievam. Un šodien ļoti daudz aicinātie, kuri vienkārši viņus aicināšies skāzās, bet viņi nenāk. Un es mājās domāju par to, es domāju, tas nebija tāds tusiņš, kā, Henrijs, viņš uzcep šašikus, un visi tur grib aiziet. Un es arī rakstīju Facebookā, es teicu, gribētu to nogaršot. Bet šīs kāzās cilvēki negribēja nākt, un visi aizbildinājās. Tad tie bija viesi, kas bija cienīgi, un mēs domājam, mēs katrs esam cienīgi. Dievs mums katrs ir aicinājis, un mēs katrs esam cienīgi, bet vai mēs gribam iet šajās kāzās? Kā
kā es Henrijam rastīju, ka tusīši tēva mājās turpinās. Āmen! Bet vai mēs tur gribam iet, vai mēs gribam būt viņam paklausīgi, vai mēs gribam dzīvot priekš viņu. Un mēs arī braucām ar autobusu ar Henriju no Ventspils mājās, un mēs uzfilmējam tur tādu video rullīti. Un arī, zini, daudz dažādi, ja mēs darām Dieva darbu, ir vēlna uzbrukumi, vēlns uzbruk no visādām pusēm. Un godīgi sakot, es gribētu pateikt to, ka skatoties caur savai dzīvē, ja, es nevaru izstāstīt visu savu dzīvi, tas būs ļoti ilgs laiks, bet vienkārši es par savu aicinājumu runājot par to, ka es nekad neesmu tiecies pēc tā, piemēram, lai es būtu mācītājs. Jā, es kalpoju Salacgrībā, Staicilē, Elojā par mācītāju, bet es nekad pēc tā netiecos. Es iegāju Mārcis Encīša draudzē Limbažos, ja, viņš kalpoja, bet es tad, kad tur iegāju, sapratu, ka tā ir tā draudze, kur man jābūt, jo es redzēju brīnums, redzēju zīmes, un es to gribēju, jo es savā dzīvē gribēju redzēt dzīvu Dievu. Un es arī, tad, kad es savās draudzēs kalpoju, es brīnījos, ka cilvēkiem nav ko liecināt, jo mans Dievs, viņš ir dzīvs. Mans Dievs ir dzīvs. Un man, tad ar Henrijam, viņam vienmēr ir atklāsmes, viņam vienmēr ko stāstīt, jo viņa dzīvē Dievs ir dzīvs. Viņa dzīvē Dievs ir dzīvs, manā dzīvē Dievs ir dzīvs. Un tad, kad Mārcis teica, nāc priekšā, kurš grib liecināt, es vienmēr biju priekšā, un es liecināju par to, ko Dievs ir darījis pie manis. Ja? To, ko viņš ir darījis. Un tad Mārcis vienkārši ievēroja un teica, Arman, tu vari sludināt. Un es gāju priekšā un sludināju šīs 20 minūtes. Un pēc tam viņš man paņēma savā līderu grupiņā. Un pēc tam es vienkārši tur Salacgrībā izveidojās mājas grupas, un es gribēju, lai tur atverās draudzes. Pēc Mārcis, es gribu, lai Salacgrībā būtu draudzes. Ja tu atradīsi tādas telpas, kur nav jāmaksā, tad es tur braukšu un tu tur kalpos. Un es atradu tādas telpas. Ja? Un es tur sāku kalpot tajā draudzē. Un pēc tam tur Staicilē kalpoja Solvita, viņai tur iecēla Valmierā kalpot, ja es nemaldos kaut kur citur, un man iecēla Staicilē. Un pēc tam kalpojot Staicilē, es atvēru draudzi Alojā. Un es vienkārši gāju, es sapratu, ka Dievam ir plāns, un es domāju, katram no mums ir sava dāvana. Un es gribēju kalpot cilvēkiem, jo es atceros tad, kad es lasīju Reikandas Bongas grāmatu Evaņģēlijs ar uguni, man tā grāmata tik spēcīga man runāja. Un tik spēcīgi man aizskāra, kad es vienkārši, es nezinu, ko bērni sapņo, kad viņi iet no skolas uz mājām vai skolu, ja, kādu spēli uzspēlēt, ko es sapņoju par to, kad es likšu cilvēkiem rokas un viņi tos veseli. Es sapņoju par to, ka es sludināšu evaņģēliju, ka es sludināšu vārdu. Tas bija mans sapnis. Un es gāju no skolas uz mājām un es par to sapņoju, bet pēc tam jau vēlāk tie sapņi izplēnēja. Es pēc tam tikai, tagad kalpojot, es atceros, ka tas bija mans sapnis, par ko es sapņoju. Un Dievs reāli to, viņš ielika manā sirdī un viņš to arī realizē manā dzīvē. Un es ātros ilcienos gribu pateikt to, ka pienāca tāds brīdis, ja, man kalpošana negāja tik labi, ja. Līdzīgi, varbūt šeit nebija daudz cilvēki, un kā Andris reizēm, mēs vienreiz runājam, viņš teica, nav daudz cilvēku, bet es saprotu, atpakaļ ceļa nav. Ir jāiet tikai uz priekšu, ja, kā Andris Meirs te mācītājs Andris. Ir jāiet tikai uz priekšu. Un es saprotu arī, atpakaļ ceļa nav, ir jāiet uz priekšu, bet es tad nesapratu. Un man bija kaut kāda krīze kalpošanā, un es to visu atstāju, es atbraucu uz ārzemēm strādāt. Un tad, kad es aizbraucu uz ārzemēm, es nenovēlu nevienam, nevis ļaunākajam ienaidniekam to, ko es piedzīvoju tad, kad es aizbraucu. Tad, kad es izgāju no Dieva gribas ārā, un Dievs runāja man sirdī nedara to, un caur sievu runāja nedara to, bet es vienkārši to izdarīju un aizbraucu. Uz to Skotieris ieties, ka nevajag braukt, jā? Skotijā bija runāja Dievs, bet mēs nepaklausīja Dieva balsī, un mēs to vienkārši mēs... Dievs teica, ka nebrauc jau uz to Skotiju. Vai kā? Bija dažādi. Vairāk bija tas cilvēciskais faktors, un bieži vien mēs darām kaut kādas lēmumus, nemaz neieklausoties Dievā. Nemaz nemeklēt, vai tā ir Dieva griba, vai tu taisīt galvēni, vai lūgties Dievs, ja tu to vēlēs. Bieži vien vienkārši mēs speram soļus, kur es personīgi nejautāju, nemaz tik ilgi. Vienkārši es izlēmu savā prātā, ka tā ir jādara, un es to izdarīju.
Jo man vienkārši, zini kā, ienaidnieks nāk, čuks, tev nekas neizdodas, tev tur cilvēki nav, tev tur nekas neiet, tev tur tā, tev tur šitā. Un tad, kad tu sāc klausīties tie ienaidnieka melos, to, ko viņš iestāst, jo viņš nevar neko tavā dzīvē izdarīt, tikai tad, kad viņš izved tevi no Dieva gribas ārā. Tad, kad tu iziet ārā no tās Dieva apsardzības, no tā, kur Dievs tev ir ielicis, un tad sākās. Un tad es redzēju, kā vēlns nāca vienkārši varoja man dvēseli. Un tas ir, zini, kā man patīk Facebookā izlasīt tādu atziņu, ja, ka kuģis viņš neslīgs tad, kad viņš ir uz ūdens. Bet tad, kad kuģī sāk plūst ūdens, viņš sāk slīgt. Ja? Un nav svarīgi tas, kas tev notiek apkārt, bet svarīgi tas, kas notiek tev tur iekšā. Bet tas bija fakts, kad vēlns vienkārši izmantoja šo izdevību, jo kāpēc? Tāpēc, ka ko es darīju savā kalpošanā? Es dzinu ārā dēmonus, es dzinu ļaunos garus ārā. Es gāju pa ielām, es darīju to, kas vēlam rītīgi nepatīk. Un man ir viens, tas, ko es darīšu nākošajā nedēļā, es iešu pa ielām ar evanģelizācijas kubiku, sludināšu un lūkšu par cilvēkiem, par slimajiem uz ielas cēsīs. Tas, ko es darīju, bet es darīju savā dzīvē to, kas viņiem nepatīk. Un tad, kad es izgāju ārā no Dieva gribas, vēlns un visi tie pretekļi, viņi izmantoja to, lai vienkārši kas saka, mani no iekšpas vienkārši ārdīt un iznīcināt. Un tas ir tas, bet paldies Dievam, ka visus šos gadus Dievs ir bijis ar mani. Un viņš vienmēr palīdzējis un cēls, un tad, kad liekas, ka kritīši, ja, tad Dievs pēkšņi atsūta Henriju, ja, vai viņš atbrauc kā glābējs gans. Henrijs atbrauc kā glābējs gans uz Skotiju. Jo bieži liekas, tu esi garīgi jau tik izdīt, tāds, un bieži atbrauc kāds brālis. Un es saprotu to, cik svarīgi ir, kad kristieši sanāk kopā, un tas ir liels spēks. Un es, piemēram, mājas grupiņā, ko es reāli esmu piedzīvojis, es nepiedzīvoju tik spēcīgi Dievu savā lūkšanas istabā tad, kad kristieši sanāk kopā. Tas ir milzīgs spēks, lai ienaidnieku satriekt viņu darbu, satriekt visu to, ko viņš dara cilvēku dzīvēs. Tas ir milzīgs spēks. Un tāpēc ļoti svarīgi kristiešiem sanāk kopā un atcerēties to, ka tava lūkšana, viņa reāli ietekmē garīgo pasauli un maina cilvēku dzīves. Un es vienkārši, es arī tur ārzemēs tā norakstīju, man tā dzīve iet vienā rutīnā, un man ir pilna māja pulksteņiem salikts, es nezinu, kāpēc, un visur tikš pulkstenis. Un tad, kad es paskatos šo pulksteni, tad svētais gars man runā, tu savu dzīvi dzīvo pa tukšo. Un pulkstenis tikš, un laiks iet. Vienmēr man tāda atziņa, ka tu savu dzīvi dzīvo pa tukšo. Un tad, kad man visu laiku, es arī ieju savā lūkšanas sistēmā, saprotu, ka es savu dzīvi dzīvoju pa tukšo, tad es vienkārši domāju tā, nē, man vajadzētu kaut ko darīt lietas labā, man vajadzētu kaut ko mainīt savā dzīvē. Un es domāju, man vienkārši vajag atvērt draudz tur Invernesā. Man ir jāiet tajā gribā, ko Dievs man ielicis. Man jāiet tur, kur Dievs man ir licis. Man ir jāiet tur iekšā. Un es tagad tā lūdzu, un es domāju tā, man sieva vienmēr saka, sāc no tā sākuma, kur tu pakriti. Sāc no tā sākuma celties augšā, tur, kur tu pakriti. Un es domāju, kur es pakritu vasaras vai draudzē, es pakritu. No kurienes man jāsāk, no tā punkta, man vienkārši jāsāk celties augšā. Un es domāju, Dievs, es zvanīšu vienkārši Modrim, bīskapam, Modrim Ozonkevičam, un es vienkārši viņam izstāstīšu to situāciju, kad es vienkārši, ko svētais gars runā, ko es personīgi runāju manā lūkšanas istabā, un kā es redzu, un kas man vajadzētu darīt. Un es pazvanu Modrim, es viņam visu izstāstu, un es saku, Modri, vai tu esi ar mieru? Un es tā lūkšanas istabā teicu, Dievs, ja tā ir tava griba. Ja Modris pateiks nē, tad es meklēšu kaut ko citu, kā draudz vai tā tālāk. Bet ja viņš pateiks jā, tad sapratu, tā ir tava griba. Un to es lūdzu tur savā lūkšanas kambarī. Un tad, kad es zvanu Modrim, un es saku, es gribu atvērt draudzi Invernesā un tā, un izstāst visu kalpot latviešiem, viņš saka, man nekas nav pretī. Un man ienāca tāds prieks, es vienkārši lecu pa gaisu, es par tām kāpēm uzlecu augšā, un sievas Kristīna no sievas istabā, es saku, Modris atļauj kalpot. Ja? Un es saprotu, tas ir tas, es vienkārši, kad es skatos mācītājs vienkārši uz skatuves, es saprotu, viņiem tur ir jābūt. Andrim tur ir jābūt, un nekad, ja tu esi iesācis kursu, nekad neizēj ārā no tā, jo tad vienkārši tev vēlns nobradās. Reāli tev nobradās.
Jo tavs kuģis vienmēr peldēs tad, kad tu būsi uz ūdens. Un ja tu izies no tā ārā visi, vienkārši vēlns tevi nobradās. Un viņš tikai to gaida. Mēs varbūt to nesaprotam. Es vienkārši saprotu vienu, ja? Es nezinu, es visi te saprotu to visu, bet es saprotu to, kad mums vienkārši kā Dieva bērniem, kad mēs ienākam iekšā šeit telpās, draudze nav domāta, mācītāji domā, kad vienkārši jāsavāc cilvēks, ja? Jo vairāk cilvēku, jo labāk. Man tur 200 cilvēku, man tur 500, man tur 3000 vai tā tālāk. Un lepojas ar to skaitu, kas ir. Es saprotu to, ka, ja skatos apustoļu darbus, ja, tad, kad kristieši nāca kopā, viņi katri kalpoja ar savu dāvanu. Un ja cilvēki šeit draudzē ienāk iekšā un nekalpo to talantu, es ticu katram cilvēkam, Dievs iedod savu dāvanu talantu, un ja tu nekalpo savu dāvanu, vēlns vienkārši tevi bradā visu laiku. Tad, kad tu nekalpo to dāvanu, ko Dievs ielic tavā sirdī. Tāpēc ir ļoti svarīgi ieiet tajā gribā, ko Dievs ielic, un tu ej uzbrukumā, jo es sapratu to, Dievs runāja to ar mani, pietiek aizstāvēties. Ja mēs kristieši vienkārši aizstāvam visu laiku, ja? Visu laiku aizstāvīs pozīcijā, jo vēlns uzbrūk. Un viņš no visām pusēm cenšas tev vienkārši nobradāt. Bet, kā Jansons, ja mēs bijām pie brāli Jansona, viņš teica, mēs esam iedainieki nometnē, un ugunsdzēsēji brauc tur, kur ir ugunsgrēks. Vēlns brauc tur ir ugunsgrēks, un viņš uzbrūk tiem, cilvēki, kas viņa acīs nav vienaldzīgi. Ja? Un vēlns, viņš varbūt neredz to plānu, ja? Varbūt tādu, kas tev stāv dzīvi. Viņš tā nevar redzēt īpaši, bet viņš redz, ka kaut kas ir, un ka Dievs kaut ko grib darīt tā cilvēku dzīvē. Un tā viņš sūta visu savu vārzu uz tavu dzīvi, lai tevi vienkārši kaut kā atturētu un tā tālāk. Bet es vienkārši tev iekšā saku, nē, es iešu uz tiem mērķiem, ko Dievs man ir ielicis. Un mēs arī braucām filmēt tos rullīšus, ja video rullīši, un Henriks bija galīgi, tur sasis, tur vēlns, viņš bija galīgi. Tur es atbraucu, tur rullēt, es nezināju, ka tā video rullīša filmēšana ir tik smaga, un ka vēlns tā var uzbrukt, viņš galīgi tāds sēdēt. Sažats. Bet tad, kad mēs darām kaut ko, es vienkārši saprotu to, man nav izējas. Es vienkārši daudz ko šajos gados esmu sapratis, un es sapratu vien, ka man nav izēja, ka man ir jāiet uz tiem mērķiem. Un es domāju, ja pasaulē cilvēki, viņi iet uz saviem mērķiem. Un jau pusauģu gados mēs katrs pa kaut ko sapņojam, ko mēs gribam sasniegt. Tur atceros, ka skolā gājus, tur bija policists, gribēja vēl ugunsdzēsējs būt vai tā tālāk. Nav vien laika. Nav. Bet es domāju, mums katram ir jāiet, un tad, kad tu ieiet draudzē, es domāju, mācītājiem vajadzētu tāpat Andrim, ja? Vai tur maz cilvēki, ja tu ieraudzīsi cilvēkos tos talantus, ko Dievs ieliks, un tu attīstīsi viņos, draudz šeit augsts. Ja? Ne tikai, ka tu tur noskumsti, viens cilvēks, bet tu viņu ieraudzīsi, un tu attīstīsi, un tu strādās, bet tā, un tu lūgsi, un tu redzēsi, un tu vienkārši ienāc to mērķi, redz šeit cilvēks, un tu vienkārši arī saproti, tie cilvēki, katram ir dāvana Dievs iedevis, un viņam ir jākalpo. Jā, mācītāji. Un tava draudz vienkārši, te nebūs 3-4 vienā momentā sāk saukt. Tikai tad, kad sāks katrs cilvēks attīstīt to dāvanu, ko Dievs ielic viņai iekšā. Bet tā vienkārši ir vienkārši jāstrādā. Bet tā jāstrādā. Jo mācītājs nav tur tāds, man reizēm liekas, viņš vienkārši iznāk ārā, ja, un draudzēm kalpošanas dāva vienīgai mācītājiem. Es kādreiz arī domāju, ka man visu vienam ir jāizdara, un es tur gāju uz ielām, un es gāju tur, un es biju slavētājs, un es biju tas, un tas. Filmētājs, un visu izdara draudzē. Un man māca teica, tev ir laba sludināšanas dāvana, ja Dievs tev iedevis, bet es tev ievedīšu draudzē, paies mēnesi, un tur būs 5-6 cilvēki sēdēt. Ja? Jo tad, kad tu vienkārši, viņš teica, kāpēc? Tāpēc, ka tā nav vadīšana. Kur ir vadīšanas dāvana? Vadīšanas dāvana tad, kad tu ieraudzi cilvēkos. Nevis, ka tu esi, labi, tur kalpot. Bībelē teica, ka mācītājiem jākalpo lūkšanām vārdu. Ja? Tas ir viņu uzdevums. Un pēc tam ir daudz dažādas dāvanas, pie kā ir jāiet. Un es domāju, ir svarīgi šodien katram ietēs kāzās, par ko es runāju. Kad ja es aicināju kāzās,
un viesi negribēja, un katrs, ja cilvēks negrib labi, negrib viņš kalpot, bet viņam ir jāsaprot, ka viņam ir jākalpo. Un es par tām drēbēm, es tā domāju, es vienkārši kā Henriks saka, šeit prasa svētajam garam, ko tas nozīmē. Un tur bija viens cilvēks aprakstīts, šajā Mata evaņģēlija 22. Kur bija bez drēbēm. Viņam nebija drēbes, un viņš ienāca, viņam nebija tās kādas drēbes. Un es teicu, svētais gars, kas tās ir drēbes? Un es atceros teicu, lai viens ar sēdē kaut kāds brālis, viņš tāds pazemīgs, viņš teica, es esmu tās, ko izmetīs galējā tumsībā. Es esmu tās. Bet es zinu vienu, ka tās drēbes ir mūsu taisnības darbi. Mūsu darbi ir to, ko mēs darām, tas apģērbs, kuru mēs apģērbamies. Jo īstenībā Bībelē ir rakstīts tā, ka pēc mūsu darbiem, kad būs atvērts grāmatas, un pēc mūsu darbiem, pēc mūsu darbiem mēs netiekam glābti, bet tajā pašā laikā Dievs skatās. Un es zinu to, ka man vienmēr tā liecība iekšā, ka tas, ko es no Dieva saņemu, tas ir tāds, īsts, tas manī paliek. Tas, ko es te pasaulē sagrābjos, tur, es atceros, viena māsa teica, ka mūsu dzīvē, ka tu ieej lielveikalā ratiņiem, staigā, un ka tu tur ņem, tur maizi, tur gaļu, tur krāmē iekšā, tajās ratiņos, un tu ej pa to lielveikalu. Tāpat arī šī dzīvē tu krāmē iekšā tajās ratiņos, un no tiem ratiņiem visiem tu brauks uz debesīm. To, ko tu esi sakrāmējis iekšā tajās ratiņos, tu tur brauksi. Un Bībelē teica, ka būs cilvēki, kur ieši cauri ugunim vienkārši, jo Bībelē teica, ka citiem darbi būs tikai salmi. Es atceros, viena māsa teica, pareizticība, jo viņa teica, mani darbi ir salmi, es sadegšu, jo man nav nekāda darbi. Un svarīgi ir tas, ka tev ir tie taisnības darbi, un ka tas, ko Dievs tev ir ielicis, protams, saviem darbiem mēs nelepojamies, un es tur nesakot, es tur tik cilvēks izglābu, un tik cilvēks. Mēs zinām, ka mēs dzīvojam par patikšanu Dievam, lai Dievam izpatītu, lai Kristum izpatītu, pareizi. Lai mēs dzīvojam, lai... Šodien bija arī šī Edvīna Jansona koncerts, un bija ļoti brīnišķīgs koncerts, mēs tur noskatījāmies visu, un forši dzejoļi un tā tālāk. Un viņš teica, Edvīns Jansons saka, es to visu daru priekš Dieva. Un tad, kad bija apsveikšana, tad neapsveic viņu. Viens iznāca, vienu puķīti iedēja viņam. Un mēs ārā ar Henriju runājām par to, ka es saku Henrijam, redzi, tam Jansonam tikai vienu puķu uzdāvinā. Bet viņš te, Henrijs saka, bet klausies, viņš jau to darīja Dievam, un viņš to nedarīja cilvēkiem. Un cilvēki neiznāca viņam daudz puķītēm. Bet viņš to izdarīja Dievam. Viņš to izdarīja viņam. Un viņam par godu mēs dzīvojam, dēļ viņa mēs elpojam, dēļ viņa mēs daram. Un nevis, lai cilvēkiem izpatīkdam, es internetā, man ir tie video rullīši daudz, un es tur visu laiku lieku to, ka es to daru nevis sev vai tur te cilvēkiem, bet dēļ Dievu. Un es neizpatīku cilvēkiem, bet es izpatīku Dievam. Un es to vēlos, jo es redzu, ka man personīgi tas, ka ļoti daudz cilvēku, viņi tiecās pēc svētībām, viņi tiecās pēc tā, pēc šitā, pēc tā, bet pats svarīgākais, saprot, ir vajadzīgs Dievs manā dzīvē un piepildīt to, ko viņš ielic manā sirdī. Un es ticu, es domāju, ka ja mēs tā no visas sirds šodien šeit atveram savu sirdi viņam, tu sapratīsi, kas ir tavu dāvana. Un ja tu šodien nesaprati, tad vienkārši lūdz Dievs apgaismo man, ļauj man saprast. Dievs apgaismo man prāt, kungs, kur ir mans aicinājums, kur tu vēlēs, lai es būtu. Ko tu vēlēs, lai es daru priekš tevis. Dievs uzrunā man, aizskar man uz sirdi, jo es gribu kalpot. Un es nezinu, es ticu, es no visas sirds ticu arī tie, kas vēlāk skatīties internetā, ka viņi šodien pieņem lēmumu kalpot Dievam un ies uzbrukumā. Un neskatoties ne uz ko, ies uzbrukumā. Jo es saprotu, kā Henrijs teica, mēs tur filmējām to caur telefonu, uzfilmējām to rullīti, viņš teica, kas notiek ar tevi, tad, kad tu sāc lūgt Dievu? Es saku, pirmām kārtām man ir tāda iekšējas stāja, jo esmu pārliecināts par to, ka Dievs ir mani. Otrām kārtām man uzbrūk velns, cenšās uzbrukt to,
tā kā viena māsa, es arī tur minēju, ja, ka viena māsa Rozēnos, viņa teica, tad, kad es lūdzu par pazudušajiem, tad mana istaba piepilda tumsa. Un es domāju, ko tad man darīt, ja, vai lūgt par pazudušajiem nelūgt. Es tai māsā teicu, vienalga kāda tumsa man tur piepildīs. Un istaba es tik un tā turpināšu lūgt par tiem cilvēkiem, kuri pazūd. Jo man nav izvēle. Man nav izvēle. Un man patīk, ka viens mācītājs teica, Andrejs Šapovals, viņš teica, mana miesa pieder Kristum. Es vairāk nepiedaru pats sev. Un man ir vienalga, no kurām pusēm tur šauj vai nešauj uz mani. Es vienkārši eju uz priekšu, jo es saprotu, ka es vairs nepiedaru, ka esmu dārgi atpirkts ar Kristus asinīm. Dārgi atpirkts, es piedaru viņam. Esmu viņa īpašums, esmu viņa bērns. Es iešu un darīšu, un esmu vienkārši sapratis to, cik bezjēdzīga ir dzīve, tad, kad es neeju kopā ar Dievu. Un varbūt vienkārši daudz, varbūt arī nesaprot to, kā ir dzīvot kopā ar Dievu. Es arī nesaprotu, ka tāda garīgā pasaule ir, un varbūt šodien, kad runā par vēlnzetiem, domā, ka kāds pasaks, tas ir kaut ko, vai nu šizofrēniķis, vai kaut kas ar viņu nav kārtībā. Es arī kādreiz domāju, ka tāda garīgā, ka tāds, es zināju, Dievs ir, kādi augstāki spēki ir, un pa tiem vēlniem visi tur tā, zini. Bet tad, kad es kļuvu par mācītāju, es sapratu, kad ir reāli vēlns, kad ir reāli Dievs, kad ir tumsa, kad ir gaisma. Un es atceros, es nobeidzot, ka visās ir tādi notikumi. Mēs braucām kopā ar brālēm, viņš ir neticīgs pilnīgi. Jā, un tā viņš tic kaut ko, jā, bet tā viņš nenododās Dievam. Mēs braucām uz vasaras svētku lūkšanas, kaut kāds, vienkārši bija pasākums kāds Jelgavas vasaras svētku draudzē. Un mēs tur aizbraucām, man tur bija vēl līdzi čigāni, tur, jā, man nāca daudz čigāni un draudze elojā. Un man patīk, kā bīskaps, viņš iznāca caurā, viņš teica, tie taču ir čigāni. Es saku, jā, viņi ir čigāni. Bet es viņiem kalpoju, man kādreiz ļoti viņi nepatika visi, un man viņi vienreiz visādi krāpuši un tā tālāk. Bet es viņus, pieņemu tādu, kādi viņi ir. Un tagad, ja, es pieņemu, un es viņus mīlu, un man viņi dārgi tūti tie cilvēki palikuši. Jo tāpēc, ka es viņiem kalpoju, un kādreiz viņi galīgi nepatika. Un tāpēc, ka man vienkārši es vienmēr ieraudzījis, ka tas, kas manā dzīvē ļoti nepatīk, Dievs pārvērš un izdara to, ka man tas patīk. Un Dievs maina man sirdi, viņš maina man iekšēni. Bet fakts bija tāds, ka tas brālēns atbrauc, viņš atsēdās, un tad vienkārši tur bija kāds vārds un tā tālāk, un tad visi mācītāji iznāca priekšā, un tad varēja katrs nākt un pa viņu aizlūst. Un pie manis, es nezinu, no kurienes atnāca viens sievietes, viņai uzliku rokas, nezinu, no kurien atnāca tur vienkārši. Bet fakts tāds, es uzliku viņai rokas, un viņa pēkšņi nokrita zemē, viņai mēle palika zila, ja, mēle, un sākot kliegt, un sāk viņai vēlniet ārā. Un es tur dzinu vēlnis ārā. Un tas brālēns ar šitādām acīm. Un viņš saka, tā klausies. Es visu laiku domāju, ka to, ko tur rāda internetā, tas ir šovs reāls, ja? Ka cilvēki tur tēlo. Ka cilvēki ir brēc, un viens, un tur vienkārši teātri izrāda, ja? Kā muņķenam draudz arī visi izrāda kliedz, domā, tur visi baigi tēlo, visi kliedz, brēc, ja, locās. Un tas ir šovs. Un brālēns teica, es reāli tu ieraudzīju, ka tas ir reāli, ka tas nav šovs. Ja? Tas nav šovs, mūsu dzīve nav šovs. Un mēs varbūt to garīgo pasauli neizjūtam tik stipri, tad, kad mēs viņam sākam tuvoties Dievam. Tad, kad mēs sākam viņam tuvoties, tad, kad tu ieej savā lūkšanas, viena tante teica, es atceros Mārcis Jentīgs teica, viņš teica, iegāja istabā, sāk lūgt Dievu, un visu māju piegāja istabu pilnu vēlniem. Ja? Tikai sāk lūgt Dievu. Un protams, tā kā es lūdzu arī no rīta Dievu, un Dievs teica, viss, piemēram, ja, kad Jāņa atklāsmes grāmatā rakstīts, ka tik slikti ir cilvēkiem čipi iekšā, ja? Un vēlnam, viņam vienīgais tas mērķis ir cilvēks kontrolēt. Kontrolēt. Ja? Un ģimenei cenšas kontrolēt tā. Bet fakts kā tāds, kad vēlnam ir tas galējais mērķis tavā dzīvē, kontrolēt tavu dzīvi, vest tev prom no Dieva, vest tev prom no Kristus. Ja? Un to Dievs runā manā sirdī. Un tas ir Jāņa atklāsme tā tālāk. Bet es nevēlos, lai vēlns kontrolēt manu dzīvi. Un es pieņēmu lēmumu, Dievs man teica, Arman, pieņem lēmumu, neielaist nekādu sliktu domu sev iekšā. Atvairi jebko, ko vēlns tev tur cenšas tev iegrūst. Jo
Es saprotu to, kad es sāku staigāt gaismā, tad, kad es nāku viņu tūmā, tad, kad es nāku viņu klātbūtnē, es sāku staigāt gaismā un sāku ieraudzīt. Un vēlnam tas vienkārši nepatīk. Un viņš visu laiku tev atur no, lai tu nelūk, lai tu nenāktu viņu gaismā, tu nenāktu viņu tūmā. Jo Dieva tūmā mūsu liktenis izmainās. Mans liktenis, tavs un mans liktenis izmainās. Un Dievs sāk grozīt tavu likteni. Un ja vēlns tavā dzīvē ir izplānojis, ka tev būs tā un tā, es arī šeit atbraucu. Es domāju tā, vēlns man sēja, tad viens cilvēks tev neatsauksies, tev tās liecības nekas nestrādās, un es jau sākumā zvanu, un neviens man neatbild. Es zvanu vienu Ivetai, neatbild, es zvanu Dzintrai, uz telefons uz laiku ir slēgts, ja numurs. Es zvanu tur, un vēlns saka, heizi. Un tad nāk tā doma, un mēs tur vēl smējāmies, ka vēlns jau pa priekšu aizskrējis, ja, ka viss ir izdarījis. Ja. Bet pēc tam es redzu, kā viss vienkārši sāk ritināties vaļā, un tā Ribeta saka, ka viņi tur aizgājas uz mājas grupiņu kaut kur, ja, un tāpēc neatbildēja, un tā Dzintra teica, ka iedēja vienu numuru nepareizi, pēdējo cipari, kas nepareizi. Bet viņš, ja, ļaunais, viņš ir biesējuši, bet tev nekas neizdosies, ja, redzi, es jau visu izdarīju, ja, tev nekas neizdosies, un, protams, viņš izslēg, bet es zinu, ka liecība, kāpēc, piemēram, Henrijam arī visi tie uzbrukumi mani, ja, tur visādi, ka liecība viņi reāli strādā. Un mēs darām to, kas vēlam nepatīk. Un tad, kad mēs liecinām to, ko Dievs darīs, to, ko es liecinu tagad, ja, par to, ko Dievs manā dzīvē dara, viņam tas nepatīk. Bet tad, vai viņam tas patīk, vai viņam nepatīk, es vienmēr liecināšu par to, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, un es filmēšu to, ko Dievs ir darījis citu cilvēku dzīvēs. Lai šodien katrs ierauga to gaismu. Tā kā es arī Mēs tur tās liecības uzrakstījām, un tad mēs lūdzām, un man ienāca to vienkārši manā sirdī, ka tās liecības ir par gaismu, un kad katrs cilvēks šodien vienkārši, lai atgriežas pie Dieva, lai atdod savu dzīvi viņam, un seko viņam, un dzīvo kopā ar viņu. Un es gribētu, reizēm man liekas, vienkārši gribētu ielīst cilvēkos un pateikt, ka Kristus ir tā atbilde, ka Kristus tavā dzīvē ir atbilde, ka viņam ir stipri jāpieķerās. Kristu un Jēzu. Ka es jūs aicinu pieķerties viņam. Man patīk, kā jums mācītājs teica, ka kas ir svaidījums? Svaidījums ir kā līme. Ja? Līme, kas mums pielipina pie Kristus. Un es ļoti gribu, lai šeit šī vietā, ka viņas svaidījums piepilda tevi un ka tu pielīpi pie Kristus. Un ka tu nespēji uz viņu dzīvot. Tā kā es domāju, Andris runājas, un es runāju kādu laiku, bet es gribu būt par svētību, un tāpēc es arī šeit atbraucu, un viss, ko es vēlos, es vienkārši domāju, par ko es gribu. Es gribu būt cilvēkiem par svētību. Un vēlns visādīgi cenšas, viņš cenšas sabojāt attiecības ar cilvēkiem, viņš cenšas sabojāt attiecības tur un tur. Bet es saku, Dievs, lai ap katru kristieti apmetās tavi eņģeļi un tavs tūmus, un tad, kad es satiekos ar kādu, lai tavas svētība plūst ar mani, lai es neesmu nevienam par apdriecību, bet lai es esmu katram, kas ir šeit par svētību, ka es varu katru šeit svētīt. Un jo es ticu, ka mums katram ir gara izpausme, lai nestu svētību. Un es gribu nest svētību. Es gribu nest svētību Cēsīs un šeit Andra draudzē un pie Henrija būdams. Un tāpēc es ļoti noskamu, ka Henrijs teica, viņš teica, tu te atbrauc un nodot vēlmu uzbrukumu. Es domāju, kungs, es gribu būt Henrijam par svētību. Es gribu būt Anitai par svētību. Es vēlos, lai viņa ģimenei saticība, lai viņa ģimenei mīlestība, lai visi tie strīdi aiziet. Un kad tiešām, ka viņi abi divi, Henrijs un Anita, ka viņi kalpo Dievam, ka viņi seko Dievam, ka viņi mīl Dievu, kad viņi bērni ir svētīti, kad gan Viljams, gan Emanuēls, gan Dīns, visa ģimene, ka ir svētīta, kad Andris un Aiga ir svētīta, un Mārtiņš ir svētīts, amen. Un katrs, kas ir šeit, tāpēc esmu šeit, lai būtu par svētību. Es gribu būt par svētību, tas ir viss. Un reizēm man pašam visādi uzbrukumi, vēlns uzbrukumi visām, un reizēm liekas, ka cilvēkiem varbūt manā tūmā palīdz savam kungs, lai viņam apmetās eņģeļi, un lai kam es eju cauri, lai viņi tam neiet cauri. Jo es eju daudzām lietām cauri, bet es tev nekritīšu sevi, bet es varu pateikties Dievam, ka Dievs man tam visam ir vedis cauri.
Un es zinu, ka visas lietas, ko viņš manā dzīvē dod, man tas nāk par labu. Un, kad es lasu Bībelē, ka daudz vienkārši, kā psalmu grāmatā rakstīts, ka daudz nepieņem pamācību un laiž pāri galvai, tad es šodien pieņem to pamācību, ko Dievs dod manā dzīvē, es to pieņemu. Un es esmu ļoti šitās pēdējās kaut kādas dienās, un arī pirms atbrauc pie Henrija, Dievs ir mainījis man sirdi. Es lai Henrijam saka, ka Dievs ir izmainījis man sirdi. Un liekas, laik tās sirds bija apcietināta. Un es pat reizēm paraudāt nevaru, bet vienkārši es liecināju arī, tur vienkārši birst asaras un tā tālāk. Un es jūtu, kā Dievs maina man sirdi. Un es pateicos par tiem laikiem, par visiem, ko viņš ved mani cauri. Un arī, ja es izdaru kāds nepareizs kļūdas, es katru dienu pateicos, ka Dievs mani atveda atpakaļ. Kad es tur nesēšu pie alus pudeles vai pie šņām pudeles, vai man tur nav apkārt, jo bija laiks, kad tur bija ārzemēs, arī bija tādas lietas, kad es tur sēdēju pie aliņiem, vai vēl kaut ko, un visādi draugi bija apkārt, un veda mani prom no tā visa, ja? Veda mani prom no Dieva. Bet kad Dievs mani atveda atpakaļ, un to es domāju, Dievs, kāda tava žēlstība, kāda tava mīlestība un žēlstība, ka tu man atkal, kas saka, viņš mani neatlaiž. Un es laiku lūkšanas istabā saku, Dievs mani neatlaiž, nekad neatlaiž. Nekad mani neatlaiž, ja nav, kur es eju cauri, nekad mani neatlaiž. Un es arī šoreiz nobeidot, lūdziet arī jūs vienmēr, Dievs mani nekad neatlaiž. Turi man savās rokās un neatlaiž mani nekad. Un Dievs man nekad nav atlaidis. Viņš arī jūs nekad neatlaidies. Āmen.